Čau visiem, te Arta. Šodien es padalīšos ar savu favorītu izskatu, make-up, matiem, kā man patīk pēdējā laikā tos nesāt, un, protams, iekļaušu savus favorītus, produktus, kurus es mīlu, dievinu, un noteikti rekomendēju izmēģināt arī tev. Šī smieklīgā cepurīte. Mums ir tādas love-hate attiecības, jo dažreiz strādā, dažreiz nestrādā. Man šķiet, es jau minēju TikTokā, savā personīgajā, kā es speciāli ziemā nogriezu priekšā šos te bangs pie frizieres, lai es varētu, tāpat kā visi pārējie, matus ieveidot vai nu halāta jostiņā vai rullī, jo iepriekš man mati bija pārāk smagnēji un biezi, tāpēc man tas nestrādāja. Un tad šādi te. Viņi vēl nostāsies, izskatīsies savādāk pēc mirklīša, bet paņemsim sauso šampūnu, jo es saku, man jau ir 4. diena. Ja pūtīs katru šķipsniņu atsevišķi, tad viņi nesalips tādā vienā, bet ikdienā es tam nepievēršu uzmanību. Tas vispār ir tādā sajūta līmenī. Starp citu, ar mani kopā ir šis smoothijs. Kombinācija superīga. Kā redzat, varbūt būs jātaisa pēc tam TikToks, kā es tīru traipus. Ak, tas man bija paranoja tikko, bet nē, tas bija ūdens. Starp citu, piestāv manai rozātajai šķipsnei. Redzat? 3 režīmi, protams, liksim kārtīgo. Paņemsim matus malā. Un vispirms SPF 50, šis ir no Garnier. Superīgs, viņš ir domāts tieši zem make-up un kalpo kā make-up bāze. Man ir taukaina, problemātiska āda un parasti zem kosmētikas visi SPF man veļas tādās. Un ja tev ir tāda pati problēma, tu nezini, ko tu kavē. Šis produkts ir life-changing. Ļoti bieži esmu redzējusi, ka meitenes krāsojoties aizvien vairāk spogulīti liek priekšā sejai, un tad tu redzi tikai, ka roga kustās ar rotu, bet neko neredzi. Es centīšos tā nedarīt un turēt spoguli pēc iespējas tālāk. Vienmēr ievelkas SPF, es parasti pārbaudu savas skropstiņas ar šo For Your Beauty ķemmīti izeju cauri, paskatos, vai nav kaut kur atlipusi līme. Tad es izmantoju šo 3 līmīti un pielīmēju par jaunu, izmantojot pinceti. Man ir svaigi pielīmēts, tāpēc viss kārtībā. Šīs skropstiņas ir tik burvīgas. No sāna var redzēt to 3D efektu. Viņas nav vienā plaknē, bet viņas aiziet vairākās un iedod to pieaudzēto skropstu efektu. Ja man tagad būtu vajadzīgs, lai grims noturās vai nu visu dienu, vai tas ir nakts pasākums, es noteikti liktu papildus šo bāzīti, kas ir vēl joprojām mana mīļākā. Ka 3/10. Ikdienā es vairs bāzīti tā nelietoju, jo man ir šis SPF, kas burtiski kalpo kā grima bāze. Tas ir arī rakstīts uz produkta iepakojuma, es to neizdomāju pati. Tagad uzliksim tajās vietās, kur man ir poras, par godu tam, ka tie ir mani favorīti produkti un drusciņi jāparāda viņi arī darbībā. Tālāk izmantoju šo no Holika korejiešu kosmētika. Bebe krēms, ja. Viņam ir SPF 45, jūs spējat noticēt. No sākuma es neticēju, ka šis produkts kļūs par manu favorītu. Zinat, ir tādi, kas uzreiz sirsniņu neiekaro, bet ar laiku, un šis bija tas ļoti nedaudz. Un es lieku tajās vietās, kur es liktu konsīleri. Tad konsīleri kā tādu es jau kādu laiku vairs nelietoju. Man patīk tā sajūta, ka ir papildus aizsardzība ar SPF vasarā. Tad es uzlieku savām vēnām. Bieži tiek aizmirsts par šīm vietām, jo mēs spogulī skatāmies taisni, bet mēs reti paskatāmies tā no sāna. Un tad šeit ir, piemēram, zils ļoti, bet tur neuzliek, piemēram, tonālo vai konsīleri, bet pārējās vietās uzliek, un tad izskatās vēl izteiktāk nekā bez kosmētikas. Mans mīļākais tonālais krēms ir no L'Oreal Infallible sērijas. Ir nedaudz tumšāks nekā mana āda, bet tāpēc, ka es tonālo pieskaņoju kaklam un ķermenim. Kad es neesmu paštonējusies, tad es neeju šajā solī, es palieku pie bebe krēma, jo viņš ir gaišs, bet man ir svarīgi, kā izskatās viss kopā. Esmu pamanījusi, ka šāda tipa aplikators labāk ieiet porās. Ja jūs zinat make-up guru Tati, tad viņa savulaik bija brands, kurš
ja nemaldos, ražoja Blendiful, šāda tipa aplikators, ar kuru uzklāt tonālo krēmu. Man liekas jocīgi, jo viņa ir tāda kā lupatiņa, viņš ir savādāk materiāla. Bet arī Beauty Blenders kādreiz bija svešs jēdziens, un tad mēs iepazināmies ar viņu. Tāpat arī var nākt kaut kas jauns vietā. Man vienkārši šis arī dabīgāk strādā, piemēram, man matu līnija ir ļoti, nelīdzena, nav tā kā super taisni kaut kas, un man vieglāk ir ar šādu produktu neiebraukt matos. Protams, ir dienas, kad es tā nepiedomāju pie sava grima, kas ir normāli. Ja man vajadzīgs papildu sedzamība, tad es izmantoju šīs pašas sērijas tonālo pūderi. Tas ir kā sausais tonālais, citi to dēvētu kā ļoti sedzošu pūderi. Tālāk izmantoju Lumene pūderi, birstošais. Tas, ka viņš ir viegls un viņu nevar uzlikt par daudz. Un pat ja es sasvīstu dienas laikā ar savu taukaino ādu, tāpēc šis pūderis dod tādu dabīgu to spīdumu. Ejam, piemēram, mīļākā lūpu zīmuļa, kas arī jau gadiem ir mīļākais no Essences. Jā, Tonas True Me 102. Viņiem brīžiem mainās tie nosaukumi un cipari. Esmu pamanījusi, ka man kā vēlreiz taukainas ādas īpašniecei cietie strādā labāk, jo viņi dienas laikā neizplūst, bet ar mīkstākiem ir tas, ka viņi izplūst lēnām, un tad lūpām pazūd iezīmētā forma. Gauche Soft Tinted Lip Balm, Tonī 001 Nude. Es neesmu lūpu spīdumu cilvēks, bet šim lūpu balsāmam ir SPF 15. Pateicoties šim, man ir mainījusies manu lūpu dabīgā krāsa, kas mēdz būt vasaras mēnešos pelēka, un lūpām arī ir svarīgs SPF, tāpēc viņš ir pievienots citiem produktiem atsevišķi. Ja man citreiz liekas, šis ir foršs lūpu spīdums, es viņu lietošu, ne. Bet pēc šī es reāli tiecos. Šis noteikti arī ir viens no maniem mīļākajiem jaunatklājumiem. Mums ir vēl viena lieta, kas ir NYX uzacu zīmolis, Tonī Cool Ash Brown. Izķemmēju uzacis un vieglītēm ievelku. Bet uzacis es šovasar un pēdējā laikā nekrāsoju. Viegls, vasarīgs glēms, nedaudz vairāk kā ikdienā, un tomēr tāpatās aizņem 15 minūtes laika, jo šie produkti, kas ir mani absolūti favorīti, izdara darbiņu manā vietā. Pēc laika piesako Drogas kanālam un tiksimies citos Drogas video pagaidām. Tā!